Racionāli aprēķini prevalē pār emocijām. Tā var raksturot jau gadu desmitiem koptās Somijas-Krievijas attiecības. Interesanti, ka šo attiecību sākums bija 1950. gados, tikai mazliet nekā 10 gadus pēc tā dēvētā Ziemas kara, kurā Padomju Savienība uzbruka Somijai. Karš prasīja desmitiem tūkstošu somu dzīvību, un tā rezultātā Somija zaudēja Karēlijas apgabalu. Neraugoties uz to, ekonomisku interešu vadīti Somi nodibināja kontaktus ar Maskavu, liekot pamatus veiksmīgai savas rūpniecības attīstībai. Par to, kādā veidā attīstījušās Somijas-Krievijas attiecības un kādas tās ir šodien, Lēte sarunājas ar Somijas ārlietu institūta pētnieci Katri Pinomieni. Pirmkārt, es gribu teikt, ka tas bija apzināts lēmums uzsākt labu attiecību veidošanu ar Krieviju. Es gan vēlētos uzsvērt, ka nebūtu ne visi piekrit šim uzstādījumam. Vēsturiski Somu viedoklis par to, vai draudzēties ar Maskavu, vai arī ieturēt distanci, vienmēr ir dalījies, taču šo attiecību izveidošana nenoliedzami palīdzēja attīstīt Somijas ekonomiku pēckara periodā. Tā palīdzēja veicināt eksportu. Līdzīgi kā Latvija abreni, Somija Padomju Savienības agresijas dēļ bija zaudējusi Karēlijas apgabalu valsts austrumos. Somi ir izvēlējušies upurēt Karēlijas jautājumu savām ekonomiskajām interesēm. Šim jautājumam šobrīd nav nekādas lomas mūsu ārpolitikā. Vai šis jautājums ir pilnībā slēgts? Tas nav nekas tāds, par ko mēs negribētu runāt, tomēr šķiet, ka jaunākās paaudzes to vairs neuztver kā politiski aktuālu jautājumu. Eksperti lēš, ka Somi neizjūt bažas, ka lielais austrumu kaimiņš varētu apdraudēt viņu valsts drošību. Arī Ukrainas notikumu kontekstā ne. Somija nav Ukraina, tur ir ļoti daudz atšķirību, tādēļ Somi neizjūt bailes no Krievijas. Mēs gan nevaram izmantot šo saukli, lai ignorētu to, kas notiek Ukrainā. Es gan arī vēlos uzsvērt, ka Somija vienmēr ir bijusi ļoti aktīva Eiropas Savienības dalība valsts un bijusi par dziļāku integrāciju Eiropas Savienībā. Somija vienmēr ir uzsvērusi dialoga nepieciešamību starp abām pusēm, taču Somija nav gatava iet pretēji vienotai Eiropas Savienības pozīcijai savu ekonomisko interešu dēļ. Jāatzīmē, ka Somu ekonomika ir gana liels ieguvējs no draudzīgajām abu valstu attiecībām. Krievija ir lielākais Somijas tirdzniecības partneris. Tirdzniecības apgrozījums starp abām valstīm sasniedz gandrīz 15 miljārdus eiro. Tomēr šis apstākļis ietver sevī arī riskus. Pieaugot spriedzei starp Rietumiem un Krieviju, Somija var ciest lielus zaudējumus.